Čau! Es esmu Signe, un es tevi šovasar aicinu iepazīt Dobeles novadu. Brauc uz Zemgali, iepazīsti tās novadus, un, ja tev ir nepieciešams palīgs, tad šī brošūra Zemgali aicina ir lielisks. Te atradīsi dažādus izklaides vietas, kur paēst, QR kodi, kur var noskanēt novadus. Lielisks materiāls, ko izpētīt, un tev palīdzēs izpētīt tavu maršrutu. Teiktu saulaina, daudzpusīga, un šeit dzīvo darītāji. Cilvēki brauc uz šejieni meklēt laimi, un cilvēki brauc meklēt laimi īpaši pavasarī, Ceriņos. Tad, kad es biju maza un bija vasaras brīvlaiki, kad ir tas brīdis, kad galīgi nav ko darīt, es kāpu uz riteņu, un man liekas, tā bija pirmā reize, kad es sāku Dobeles novadu iepazīt viena pati patstāvīgi. Un es izpētīju visu Dobeles, Bērzes upes krastu, abus krastus, un tad es nelielā plauktiņā atradu tēta bērnības pierakstus. Un tur viņš bija rakstījis, ka aiz 3. līkuma pie Ķestermeža Bērzes upē noķēru 20 centimetru garu zivi. Un tad es, protams, braucu meklēt, kur tad ir tas slavenais līkums, kur tētis noķēra šo zivi. Ulmaņa vētras pieviņas muzejs Bikšas. Noteikti aizbrauc interesanta ekspozīcija. Noteikti aizbrauc uz paintball atpūtas parku Zīles. Un iestiprinies Terpes picerijā, Kristīnas Pits. Tur ir arī gan garšīgas kūciņas, kas man visvairāk uzrunā, gan arī iespēja piedalīties picu meistarklasēs. Tiekamies Dobeles novadā!